Tūlīt būs lekcija, jums piedalīties. Tikai slepeni nav. Tādām vajag. Naudu vienmēr paņemsim, apskatīsim, vai... Jau kurums neko nevajag. Nu jā, tu biji kaut kur uzrakstījis, ja, ka mēs lekciju lasim, jā? Man ir piedāvājums sākt no otra gala. Parasti ir lekcija, īsti stāstīt par to, kas notiek, tas demonstrējums. Man ir piedāvājums sākt no otra gala, cik cilvēku nav 100, ja? Kā parasti ierasts, ir tikai daži, tad vajadzīgs brīvprātīgais. Dāmai priekšroku, ja? Jānok jaka. Nopiedīsim, kā tas izskaties. Varu runāt, Maizīt norīst. Nevarēs es maizīt, jā. Nāc šeit, esi priekšā. Kur viņa? Jā. Vienkārši nopiedīsim, kā meitene izskatās. Labi. Ir jau nopētīta. Jā. Labā lāpstiņa, kreisā lāpstiņa. Paliek lineāli zem lāpstiņām apakšā. Arī kā izskatās muguri. Labā puse nebrauc centimetrus zemāk. Ja viņi pakustās? Nu, pakustās. Vēlreiz. Uz otru pusi, ne? Tagad ķermenis nostājas brīvs, nostājas tā, kā ir ērti. Uztaišanās tam neko daudz nevajadzēs. Mugurgauls. Šitā vietā augšu ir taisne, te viņš tā ceļot bišķi pa kreisi. Te bišķi līka viņš pa kreisi, te vieta apakaļ pa labi. Man ir atklāts to liela, neliela, tiešām ir. Viņam jādos kuru pusi. Te tev ir akmens ciets mugurgauls. Vai. Nebiedējies. Vai. Nē, tu nebiedē. Man bērnībā mamma kā pateica, ka man liekas skaisti līdz 16 gadiem domāt. Man jau jādod cilvēki. Labi, ka līdz 16. Pēc tam man puiši sāka teikt, ka normāls. Es sāku viņiem ticēt vairāk. Tieši tā. Es domāju, viens no viņiem melo. Rekā izskatās gultas. Kreisā pusītē nedaudz lielāka astata kā labajā. Taču dabā jau ir asimetrija, tā kā normāli. Tas ir normāli līdz kaut kādiem noteiktam vecumam, kamēr nekas nesāp. Vai tev sāp? Jā. Viņa vēl no vecums. Jā, man sāp. Šajos gadījumos es saku tā, nu, mēs cilvēki dzīvstam nākam pasaulē asimetriski, ja? Jā. Bet, nu, es no bērnības atceros, ka kaķēni piedzimē, ja kaķenē visi kā izprintēti, 6 vienādi, ja? Kad, nu, teiksim, dzīvnieku pasaulē viņi ir simetriskāki. Te jau arī runāja par to, ka teiksim, vienu daļu to smagumu mēs savācam šīs dzīves laikā, ja? Nu, vienu daļu, protams, tur mammas miesās mēs savācam, teiksim, arī no ģimenes, jo varbūt labi ir, ka nezinām, vai mēs vispār nākam pasaulē gribētu vai negribētu, vai mūsu vecāki vispār šaubījās, vai mēs vajadzīgi vai ne. Teiksim, nu, bērns jau nāk asimetrisks pasaulē. Tas ir viens, un vēl ir tas, ka mēs nesam no tām iepriekšējām dzīvēm, jo es domāju, lielākā daļa mēs saprotam, ka mēs te nākam ar dažādām pieredzēm uz šo pasauli, un līdz ar to tā informācija jau kaut kur ir uzkrājusies.
teiksim, mēs trīs esam Latvijā, kas mēs taisnojam, un mēs redzam, mēs jau ar savu pieredzi, jau 3 gadu pieredzi redzam, kā tas darbojas, un šobrīd es tā ir tāda vienīgā ātrākā metode, kā tikt arī no kaut kādiem, kā lai pasaka, liktenes, karmas vai tās nastas, kas mums tur tiek no tām citām dzīvēm, ka te no tā atbrīvojas, ja, jo, kur ir redzēt to taisnošanas, tur varētu tagad meitenēs panākt tuvāk. Tā kāja mērīšana, tā mērīšana notiek tāpēc, lai mūsu cilvēku prātam vispārībā vieglāk saprast, un tāpēc mēs arī fotografējam. Sadāk mums grūti saprast. Tā, jā, no otras puses fotografējam. Ļoti bieži, kā arī ir labi, ja? Man ir asins, jā, tā parodiet. Tad jau mums pat nekāda lekcija nav jāstāsta. Protams, viņš nav aktieris. 3 dienas nestaigāju, domājieties, un atnāca sāpēm uz šejiem. Es te sēdos šeit, es nevarēju apsēsties. Man ir, diska trūcis ir iztecējuši ārā tur visu. Kā es saku, man ļoti patīk bezmuguru kalnieki un savest viņus kārtībā, jo es līdz kalnam zinu to sāpi. Cik ilgi noturās? Viņam noturēsies šito dzīvi un nākošās dzīves. Saudzīgi dzīvosies, tad... Mums visi, mēs pēc taisnošanas kļūstam gudrāki, ja? Mums iestājas prāta miers, ja? Un dvēseles miers. Līdz ar to mēs arī pārskatām lietas, ko mēs daram dzīvē. Varbūt mēs par daudz strādājam, varbūt mēs par daudz atpūšamies, varbūt, mēs kaut ko ne to daram. Mēs tad arī ieraugam, ja? Kā es te forši šodien teicu, ka, rekur var teltīt tur otrā pusē arī labas lietas, kaut kādas interesantas dara, bet es viņus neredzu, es dzirdu, ja? Jo siena ir priekšā. Un mums bieži ir tā, ka mums ir kaut kāda tā siena priekšā, ka mēs, risinājums ir tepat, bet mēs viņu, nevaram ieraudzīt. Un līdz ar to, teiksim, ja bijām sliktā stāvoklī, fiziski sliktā un, morāli garīgi, ja, taču negribēsies tagad visu šito sabojāt, ja, gribēsies darīt tā, lai, nav tā sāpe. Tā kā tas rezultāts ir noturīgs, bet, protams, ka mums pašiem ar sevi arī ir jāstrādā. Vismaz nav jāspīdzina ar pārmērīgi kaut kādu tur darbu. Varbūt dažos gadījumos ir jāmaina darbs. Es dažreiz kādam gaišadzīgi pateicu, kosmetoloģijai pateicu, ka foršs office, tur viss saņēku cilvēku rindas. Es viņai saku, tavā dzīvē mainīsies kaut kas, pēc kāda brītiņa, ja. Pagāja pusgads, viņa man saka, jā, es savu salonu veru vaļā. Viņa saka, tajā brīdī, kad es viņai teicu, ja, kad viņai likās, ka nē, viņai viss ir sakārtos. Viņa saka, nē, viņa tagad savu salonu veru vaļā. Kad, teiksim, tā. Es pa daudz runāju? Nē, pa maz. Jā, pa maz. Jūs varat kaut ko pajautāt varbūt arī. Dzīvniekus arī var taisnot, kas dažreiz mums ir ļoti, ļoti aktuāli, kad mūsu mīluļi dažreiz savāc informāciju no mums un mums palīdz. Ja? Kad es par daudz runāju pa telefonu, manai kaķenei ausis sāk sāpēt, to es ievēroju. Un tad es saprotu, ka man ir jāieslēdz uz klusumu, lai kaķi nesabeigtu. Man ļoti interesē, kā notiek pati tā taisnošana. Tu redzēsi, pašu darbības tu redzēsi, ka taisnosim ne? Jā. Tas tiešām mirklis. Tie, kas redz, cilvēki redzoši, tie redz gaismas uzplaiksnēm, tie gaismas. Bērni pamatā redz. Gaismas zipsnes, mēram tā. Tas notiek ar enerģijas palīdzību. Tas tiek galā, jeb atbrīvo sakrājušos spriedzes ķermenī. Piotram šī atklāsme nāca no Dieva lūdza, lai visiem cilvēkiem būtu labi, ne par sevi, bet par cilvēkiem. Un viņam pēkšņi nāca tā informācija par šo metodu. Mēs esam skolnieki, labi skolnieki. Kā mēs palikām. Vēl dažreiz ir tā, ka cilvēki, kas nav uz šīs pasaules, kaut kādā veidā iespaido mūsu dzīvē, vai mums grūti atlaist viņus. Kad mēs arī taisnojam tos, kas nav uz šīs pasaules, ja jūs nākat ar fotogrāfiju vai palūdzat.
to izdarīt. Man te ir pieredze, es nezinu, gandrīz Jāna, varbūt tu vari padalīties. Es taisnoju Jānu un tavu mammu. Jā, man māte bija mirusi pārāk ilgu laiku atpakaļ. Es gulēju, bet, teiksim, es jau no acīm ciet, es jau tajā brīdī neredzēju. Tajā brīdī, kad es neizstāju manu māti, es pilnīgi fiziski nokratījos, sakratījos, bet galvenais jau ir tas, ka pēc tam, kā tas nenozīmē tā, ka, piemēram, pieņemsim, jums ir vecmāmiņa, kuri ir mirusi, jūs viņu ļoti mīlējāt, bet, kā bieži sapņos rādās, bieži jums jādomā, tas nenozīmē, ka jūs par viņu nedomāsiet, bet tas jums netraucēs vairāk dzīvot. Protams, ir tie gadījumi, ka tie cilvēki varbūt, jums tiešām arī tiem ir aizgājēji arī traucē un tās sajūtas pat nav patīkami. Ir bijis mums arī kundzes gados, kuriem bērniņi ir mazi miruši un viņi jau ir pensijas vecumā, bet viņi par to visu laiku domā. Tas īstenībā ir milzīgs smūgs, no kā arī šajā procesā atbrīvojas. Un tas ir pilnīgi tā kā, es domāju, kā divas akmeņas no kājām atsien vaļā, kad tev šī lieta sakārtojās un tev par to vairs nav jādomā. Vai kādi mazāki brāļi un māsas, kas ir gājuši bojā. Aši var pastīties meitenei kājas. Aši iztaisnosim viņu. Šobrīd ir centimetrus starpība. Kājas var starpīt, kā grib. Var stiepti stumt darīt, ko kājas tāpatās nostājas apakaļ tā, kā viņas bijušas. Gūžas tā, kā viņas ir. Jā. Arī, ka šito mal var nākt. Kā tu jūties? Jā, gan jau pārējais lietas. Kā viņš ir vienāds? Es teicu, es bildu kā? Jā, labprāt, es varam ir, var apsēsties. Apsēties, lūdzu. Gan jau vieglāk sēdēt. Fotoaparāts varētu būt, mums fotoaparāts ir. Fotoaparātu lūdzu var dabūt šādi. Jā. Sēdus un guļus kāju garums vairs nemainīsies. Lienai guļus bija garāka labā kāja, sēdus bija garāka kreisā kāja. Kāpēc? Tāpēc, ka mugurā centimetrus. Man bija 2,3 centimetrus. Šodien lielākais bija kaut kāda 4. Jā, 4 centimetri. Kā to sēžās? Ir savādās, nejūtas starpību. Ir ērtāk. Jā. Ne tikai sēdēt, bet dzīvot. Jo spriedzi atklājuši. Tagad cilvēks ir savilkts akmeņus, nevar ne lāgā paiet, ne pasēdēt, nav iespējams. Tiklīdz spriedzi atklājuši, tā dzīves prieks parādās, ir kustības vieglākas. Forši, apsveicu. Paldies! Bet tev būs jāpliek vēl guļot kādu brīdi. Es te taisnošanu papildus vēl strādājam, jā. Tā ir būtībā nevis tieši taisnošana, bet sakārtošana. Ja mugurkauls ir, izliekt. Jā, sakārtošana. Noņem spriedzi, viss nostājas tā, kā ir jābūt. Kad ilgstoši kāds te visu laiku tur pirkstu pieņems. Cik ilgi izturēs? Neizturēs ilgi, jā? Neizturēs ilgi. Es tā sāku. Bet viņš jau spiež iekšā, tu jau neredzi. Spied, var sist, cik gribi, te jau nekā nav reāli fiziski, bet spiež. Tik viņš ienas noņem. Mēs arī dodam. Apmēram tā. Mēs 3 strādājam, jā. Nav kaut kāds atgriezenisks efekts, ka kādu laiku var atgriezties atpakaļ, tur muguras sāpes vai tur... Es jau minēju, tas apmēram tā, muguras sāpes atgriezties tikai tādā gadījumā, ja fiziski viņu sabeidz. Ir, kad cilvēki pēc taisnošanas nākamā dienā metās darbos, smagos. Forši man nesāpes, arī dārzu raktu var darīt, ja? Bet tur viss ir, ne gluži reāls, bet vārīgs.
lēnām, mierīgi, pamazām. Var sabeigt. Bet, ja cilvēkam ir fiziski smags darbs un viņš tādā veidā sabeidz to mūrkalu, un pēc kādu laiku viņam turpat būs jāizstrādā. Tās sāpes, kas ir bijušas, vairs neatgriezīsies. Tās Kaut ko spriedzes citu dabūt. var dabūt atkal jaunu spriedzi, atkal kaut ko es teikšu negatīvi domājot, ja? Jo jebkuram spriedze, diez vai prieks radīs spriedzi, varbūt pārliekas prieks, ja? Tas smaids paliek līdz ausīm un neatlaižās. Bet Vairumā gadījumā tie, kas smagi strādā, viņi mēģina atrast darbus, kas nav tik smagi. Tas viss sāks lēmumu pieņemšanu. Es šeit šobrīd vietā pieņemu lēmumu justies labi. Es pieņemu lēmumu justies labi. Kas man to var veikt? Un ka man kaimiņi ir šitādi. Un ka man bērni neklausa. Pēc šīs procedūras, jā. Es nemāku izskaidrot, kāds notiek, bet notiek. Notiek. Mainās cilvēku dzīves. Es to zinu pēc sevis, to var apliecināt Ināra, to var apliecināt Sandra. Es varu, ja jūs varat uzklausīt mani, es varu pateikt tādu lietu. Man ir ļoti žēl, ka cilvēki runā vienmēr tikai par šo fizisko aspektu un uztraucās tikai, vai tas atnāks atpakaļ, vai tas neatnāks atpakaļ. Kāpēc tik reti cilvēki uzdod jautājumu, teiksim, par savu emocionālo stāvokli, par mentālo stāvokli, par garīgo ķermeni, jo jūs katrs šeit stāvat, fiziskais ķermenis ir tikai viens jūsu aspekts, jā, viņš ir redzamākais, viņš ir taustāmākais, bet jums ir mentālais ķermenis, emocionālais ķermenis, enerģētiskais ķermenis, un viņi visi prasa ēst. Šī ir garīgā dziedniecība, mēs strādājam ar smalkiem ķermeņiem, kā rezultātā iztaisnojas fiziskais ķermenis, saprotiet, kas ir? Un tātad šo kopumu, ko mēs izņēmām no jūsu smalkajiem ķermeņiem, jūs atpakaļ atbāzt nevarat vairs. Tas ir viennozīmīgs skaidrs. Nav vairs ko. Bet te ir vajadzīga izpratne arī. Tātad šis nav poliklīnikas gājiens, un šis arī nav nekāds brīnuma gājiens. Šis ir vienkārši garīgās pasaules iedota metode darbā ar smalkajiem ķermeņiem. Gluži vīru ar varu vairs nevajag, ja? Ja viņu vispār... Ar varu vispār neko pierunā atvest. Bet ļoti sāp tā muguri. Bet tad, lai viņam sāp, ja viņš ne... Ja viņam patīk. Ja viņam tā ir viņa lai viņam izvēle. sāp. Tā ir viņa izvēle. Katram tiesība būt tik slimam, cik viņš vēlas. Varbūt viņš grib, lai jūs viņu žēlojat. Viņš grib, lai jūs viņu žēlojat, varbūt. Tāpēc viņam tik ļoti sāp. Visi trīs mēs esam sasniedzamies. Un tā kā, mīļie draugi, vienīgā ziņa labā ir tā, ka lūdzu domājiet par to, kas ir tas spēks, kas iztaisno kājas, jo mēs viņas netaisnojam. Šis bija gājiens, kāpēc es sāku ticēt Dievam, un es varēju nosaukt šo vārdu Dievs, ja? Jo mēs tās jūsu kājas nevaram iztaisnot. Tā ir garīgas pasaules iedot metode. Un ja mēs domāsim par šo garīgumu, kad garīgumam ir jābūt vismaz līdzsvarā ar materiālo pasauli, ja? Tad jau mūsu dzīve kārtosies. Bet ja mēs iztaisnosim muguru un vienalga mums materiālais būs šitik daudz un izpratne, un garīgais šitik daudz, mums nekad nebūs harmonijas. Un ja nav harmonijas, tad nav veselība. Tas ir labs teiciens. Kāda nozīme tam, kas man ir priekšā vai blakus, ja man aiz muguras ir Dievs? Tieši tā. Un jūs varat rītdien visu dienu stāvēt, un visiem cilvēkiem, kam taisnos, tie neesam mēs, kas tam taisnos. Viss notiek. Pasēdējā kārtā. Un mēs paši visu laiku gan priecājamies par to, gan brīnamies, tāpēc, ka esat pēc profesijas, es vienkārši mākslinieks bijusi, un es ļoti bieži salīdzinu to, kad tu pie baltas lapas apstājies, tev vienmēr ir mazliet bailes un mazliet uztraukums. Un atnāk cilvēks 4 centimetri, jā, bet viņš iztaisnojas. Atnāk 3 centimetri, iztaisnojas. Pieliec pie gūžām gūži grejas, pieliec pēc tam iztaisnojas. Arī 7-5 gadām vecam cilvēkam. Tā kā domājiet, kas ir tas, kas taisno. Labākais novēlēt visiem un stāstiet to citiem cilvēkiem.
Un ziniet, ka pilnas skolas un pilna bērnu dārzi ir ar tādiem bērniņiem, jo uz zemeslodes visi tādi piedzimst. Es izgāju speciāli dziedniecības Latvijas certifikātu, lai skolās un bērnu dārzos varētu iet ar vecākiem runāt, bet nevienam nav vajadzīgs. Un zināt, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki baidās. Cilvēki baidās sakustināt sevi, savu sapratni sakustināt. Cits, kas jau saprot un tic, viņš saka, tu nesaki, tāpēc, ka man kauns, jo domās, ka es esmu šitā. Tāds ir cilvēku domāšanas līmenis pie mums Latvijā. Ja Vācijā šobrīd notiek kongresa zālēs meses, kur strādā dziednieki, apmainās ar viedokļiem un strādā un šādi demonstrē, tad mums faktiski otro gadu tikai ir Helsus, kur pirmo reizi mēs iznākam. Jā. Bet, teiksim, mans teicis nav priecīgs, kas es šodien šeit. Jo? Viņš mums vecmāmiņa bija kā to lietu, viņa, teiksim, uzskata, tomēr arī tā, ka, vai tas ir, ar ko tu nodarbojies. Jo Latvijā priekšstats par dziedniecību ir, ka tas ir bišķiņ tā kā kaktu daktars. Būsim atklāti, ir taču tā, būsim atklāti. Un tas ir ļoti skumji, jo tas tikai parāda mūsu domāšanas līmeni. Bet iet jau uz labo pusi. Iet jau Helsus otro gadu ir. Ir jau. Šodien lauksaimniecības saules bija pilns lekcijā dzīve pēc nāves. Jā. Es arī tik iekšā, paldies Dievam. Tā kā lieliskā tautā mēs dzīvojam ļoti gudrā tautā. Šodien bija brīnišķīgi sajūta. Es jūtos tā kā dievkalpojumā tajā aulā. Tikai tāpēc, cik tur brīnišķīgi cilvēki bija. Veci, jauni, sirmi, jauni skaisti vīrieši, jauni skaisti sievietes. Viņi gudri. Mēs esam ļoti gudrā tautā piedzīvojuši. Badās paslēpus, ne gluži paslēpus, bet bija pienācis kungs, kurš teica, Latvijā viņiem brauc viens no slavenākajiem indiešu cilvēkiem, kas Indijā nodarbojas ar meditācijām, ar dažādām zālīšu vākšanām. Viņš iebraucis Latvijā un ieraudzījis vībotni, pagaršojas un gandrīz noģības. Viņš saka, kur jūs tādu augu dabujāt? Ārprāts, jūs paši nesaprotat, kas jums ir? To no Tibets ir vairākas reizes teikuši, jo viņi staigā pa kalniem, atrod tur kādu oāzīti un tur kaut kas auga. Mums pilnas ceļmalas, kā viņiem tās oāzītes. Mēs viņu pļaujam un metam ārā, jā. Rusijas salats, pārējā ārā. Jā. Tas tad ir pierādīts ķīmisku analīžu ceļā tikko, ja? No mūsu rapšu visvairāk ir bio to degvielu, norestību to eļļu varīgu. Tieši no Latvijā. Redz? Tas ķīmiski pierādīts, tas nav ar izmērāmiem. Mums ir aktīvāk saule vai apstākļi vai... Zemes enerģija. Varbūt arī. Nevēl tu jau tikko lasīju. Kāpēc vēl jābūt pēc tam? Tas lēnākam ar minerālu. Lai saistāvdāt laižās. Un pamazām es jūtu, kas notiek šobrīd ķermenī. Vēl ir vibrācijas nedaudz. Strādā tik ilgi, kamēr tā vienkārši skatos rokās ir miers. Šobrīd rokās jūtu adatas, tā bišķiņas priedzīt. Strādā tik ilgi, kamēr ir absolūts miers. Un kamēr viss izlīdzinās. Jā un nē. Es strādāju uzreiz. Jā un nē. Rokas man ir skaļi ķermeni, bet es domāju par garīgo ķermeni. Viņš priekšā vizualizē viņu. Es redzu šobrīd, kas notiek garīgajā ķermenī. Jūs jau pilnīgi redzat, jā? Es tā nemāku viņu aprakstīt, kāds viņš tur ir, bet es viņu izjūtu vibrāciju līmenī. Šeit meitenīte brīnišķīgi, viņa gaida bērniņu, pēc 2 nedēļu būs. Tātad viņai bērniņš piedzims jau iztaisnots. To Pjotrs Elkunovičs arī tā praktizē, kad māmiņas, kas gaida bērniņas iztaisno. Paldies viņai par uzticēšanos, par vēlmi. Vēl variet stāstīt cilvēkiem, kad, ja iztaisnojas tētis un mamma, tad piedzimst iztaisnota dvēsele. Jo tātad dvēselē ir iespējams atnākt jau tīrākās miesās, ir iespēja atnākt tīrākai, gaišākai dvēselē. Tas arī Vācijā pierādīts. Pamazām veids pētniecības dažādas pasākums arī šī jomā, lai likt uz papīru pierādīt. Šobrīd, ko var pierādīt, ko var parādīt? Notika. Kā notika? Notika. Gribi tici, gribi nē, apmēram tā. Mēra, šobrīd mēra. Taisa analīzes pirms un pēc.
lai saprastu, lai uzrādītu, uzrakstītu arī nu, gluži medicīniski, bet zinātniski, lai aprakstītu, kas tad īsti notiek ķermenī. Ne tikai endorfīna līmenis palielinās, kas jau, man liekas, jau daudzas metodas to dara. Te notiek daudz kas vairāk. Tas ir šūnu līmenī. Kā Pjotis Ilgunovičs saka, tas ir jaunais laiks, tā ir jaunā medicīna. Vācijā jau arī, teiksim, jau kopā profesionāliem mediķiem to dara. Viņi šobrīd ir laukā, jūs viņu neskarat. Tas ir burbuļs. Nē, jūs viņu netraudzējat, ne? Nē, bija ļoti interesants, taču pasākās šo plesi. Sajūt, ka es attīšu. Jā. Process, kas ir šodien iesākts. Tikai ir iesākts. Kādi jautājumi? Varu sakiet, ja nav jautājumi, tad vai viss ir skaidrs? Vai nekas? Nē. Jautājums varbūt to jau nevar darīt jebkurš. Kāds ir skolotājs, kurš savieno ar Jā. tālāk, tādā veidā. Patiesībā šī spēka ir vienā cilvēkā. Katrs palīdz. Nu, bet ja es tā paturētu roku, to vienu Tas ir jāattīst, tāpat kā mazs bērniņš iemācās iet uz podiņu, sajust noķert to brīdi, kad vajag iet uz podiņu. Tas varbūt stipri vulgāri un vienkārši, bet apmēram tā. Spējas ir attīstīt, visur attīstīt. Es 10 gadu atpakaļ to, kad man uzgainē, ko es sapnis nerādies, bet tomēr dzīvē darīšu, ne? Vienkārši soli pa solim planāts, ļauvas tam, kas man ir. Nu, bet ne jau jūs tā vienkārši tāpat sākāt noteikti ar atradāt skolotāju vai sanāca tā, ka tāds skolotājs kas ievirzīja, kā to darīt, kā mācīties un tās spējas attīstīt vairāk. Tās teikties, tik līdz ir gatavs skolnieks parādāt arī skolotājs. Man saprot, tā arī bija. Latvijā mēs pašā sākumā bijām 12-14 cilvēki, kas sāka. Vienkārši bija interesanti par metodi, kāds viss notiek, kāpēc notiek. Beidzām mēs tikai 3. Piotrs arī visiem nedeva. Šo gala mācību jau bija jāpierāda, ka reāli strādā, ko tu to darīsi un kāpēc tas ir vajadzīgs. Tā nav gluži vērtība. Šo saņem pat ir jādara. Šobrīd tas ir mūsu dzīvesveids. Bet kas notiek ar cilvēku to, kam ir, tas spējas it kā ir, ja? Bet viņš viņas neattīsta. Nav tā, ka tad viņam pašam tās veselības problēmas rodās. Nav tā? Nosacīt ir, tāpēc, kad ir kuras zināšanas, kuras cilvēks neizmanto, viņš sagrauj no iekšas. Var apgūt 5 augstākās izglītības, un ja cilvēks nespējas realizēt pēc dzīvē, viņš jutīsies ļoti slikti. Tā ir taisnība. Jā. Tātad vienkārši jūs tās spējas esat šobrīd pielietojat, kā savu nodaru. Es pieņemsim darbu, cik jūs darat, cik pielietojat. Tas jau nenozīmē, ka es ar savām spējām tad graušu. Katram cilvēkam spēja paši cīņināt. Nē, jo, piemēram, es esmu dzirdējis tā, ka, ja cilvēkam ir dotas no Dieva tās spējas, tur dziedināt ar rokām, teiksim, un ja viņš viņas nepielieto, tad viņš slimo. Viņš tās spējas pārņems. Nē, nevis pārņemt, bet viņam ir... Tas ir elementārs piemērs, ko jūs darat gadījumā. Ejiet priekšļī trītat sasīt ceļgalu. Pirmās darbības. Lieku roku. Kas tad tas ir? Jā, tā ir dziedināšana. Sākums visiem.
Nepārien. Mans bērns sasitās pēc tam pie mammas, ko mamma dara. Pūš. Papūš un paglauda. Kas tas ir? Nepārien. Brīnums. Brīnums. Kā mēs tā kā vairāk. Nē, un arī cik tas cilvēks, kurš nāk, cik ir gatavs uz to. Tas rezultāts bija tik labs, tāpēc, ka es darbojas līdz. Jā. Nevis vienkārši es atnācu, bet tāpēc, No, ja nu tas, kas guļ domās, konstatēts, es tur šamans un ko tu vispār vari, tad nekas arī nebūs, ja? Vēlreiz? Nē, nu, ja tas cilvēks, kas guļ uz kušetes, netic jums un domā, nu, ko tad tu tagad man darīt, neko nevar, nu, tad arī nekas nebūs. Nav bijis tā, bet man ir bijis gadījumi, kad kundze guļ, un es jūtu, tu jau jūti, kas notiek ķermenī tajā brīdī. Es jūtu, kad viss notiek, ka tikai galvā tālāk neiet. Es sāku runāt, vienkārši, ko jūs darat, kā jums iet? Viņi sāk stāstīt, es par šitām lietām neticu. Es atnācu pabaudīt, apmēram, ko jūs darat, kas te notiekās. Tad brīdī, kad cilvēks sāk stāstīt, sāk stāstīt taisnību, cilvēks atnāc. Un viss redzēt, viss notiekās. Un viss notika, un mēs vienkārši burtiski. Jo viņš brīdī gribēja redzēt. Nu, ja viņš atnāca, tad viņam vajag. Jā, lai Rīkam noiet brīvais. Jo dot situāciju. Jūs, Bībelē jau arī ir rakstīts, ka tev tiek dots, un tad tu vai Piedošana. Uz galda ir bukleti. Tur ir uz galda, ja? Jo tiešām ļoti ilgi nebūs pēc tam pirmais. Bet viņš man tagad uzliks tādu ziņu, ka ja tu mācies, tad tas ir jādara. Pilnīgi brīvi līdz pēdējiem semināram var pilnīgi. Un pēc pirmā semināra jau jums ir pilns rokas ar instrumentiem. Ko darīt? Jā. Vesels 3 dienas. Buklets kaut Tas, ko mēs zinām, jādod tālāk. Un pašiem, protams, jāturpina mācīties. Bet nav, mēs šeit uz šīs planētas neviens neesam gatavi, jo tad, kad mēs būsim gatavi, mēs uzšausimies debesīs. Šeit neviens nav eņģels. Bija labs, nezinu, saugus Facebookā nebūt lasīt, kad darbā ņem cilvēks tikai pieredzi. Ja? Kā var iegūt pieredzi bez strādāšanas? uz Latvijā tās. Tas viss ir ceļš, tas viss izziņas process. Vienkārši ceļa sākums ir uzstāties. Jāsāk uzstāties, jāsāk darīt.